Vakar ASV biržā bija neliela asinsspirts, market crash. Kāpēc tas notika? Vakar ASV Fed vadītājs paziņoja, ka likme tiks samazināta par 25 basis points. Tas jau bija zināms. Kāpēc tad tāda reakcija, ka indeksi nokritās pa 3 līdz 4,5%? Īstenībā jau vakar nekas tāds jauns nenotika, jo visi zina, ka inflācija saglabājas, tāpat nedaudz pieaug, kas nozīmē, ka Fed likmi nevajadzētu mazināt tik strauji, un ja iepriekš bija septembrī pateikts, ka 25. gadā būs 4 samazinājumi, tad tagad Fed pateica, ka tie būs tikai 2. Tas jau bija nojaušams, bet vienalga tirgus krita panikā, un S&P un Nasdaq nokrita par aptuveni 3%, un ir daži nozaru indeksi, kā Home Builders, kas nokrita pat par 4,5%. Un, kas zina, varbūt šodien turpinās krist. Tas, ka Fed samazinās procentus lēnāk, nozīmē, ka kapitāla izmaksas būs dārgākas ilgāku laiku nekā iepriekš prognozēt, kas dažām nozarēm ir ļoti sensitīvi, kā piemēram māju būvētājiem, finansu nozarē un uzņēmumiem, kas nav tik pelnoši, IT sektorā strādājoši, kuriem ir svarīgi piesaistīt aizdevumus, lai finansētu savu izaugsmu. Tiem būs mazāka peļņa. Tāpat arī, ja likmes saglabājas lielākas ilgāk, tad kapitāls aizplūst prom no equity akcijām uz debt instrumentiem. Tātad kapitālam aizplūdot no equity, protams, cenas krītās. Es uzskatu, ka šī varētu būt laba iespēja iegādāties akcijas lētāk, kuras jūs jau bijāt noskatījuši, bet varbūt ir jāpagaida šodiena, varbūt rītdiena. Varbūt tas jāskatās tagad šodien un rīt notiks vēršu un lāču cīņa, un pamazām kaut ko jau var iepirkt šodien un rīt, jo tipiski šādi dipi ir parādījuši, ka viņi atgūstās un akcijas pieaug pēc tam. Kā saka leģendārais investors Warren Buffets, angliski buy when others are fearful, sell when others are cheerful. Šobrīd tuvākās dienas, jau sākot ar vakardienu, ir fearful. Ir panika, bailes. Bitcoins un kriptovalūtas arī vakar nokrita, jo kopējā panikā krīt arī parasti kriptovalūtas, un Fed vadītājs Pauwels pateica, ka šobrīd ASV valdībai pirkt savā bilancē kriptovalūtas nav likumiski atļauts, tas ir nelegāli, kas sabiedēja investorus. Bet, protams, kad Trumpam stājoties valdībā, kongress var izlemt šo mainīt, un tad atkal viss būs lieliski. Bet šodien jau redzam, kad Bitcoins atgūstās, ļoti laba bija iespēja tiem, kuri gribēja nopirkt pa Ziemassvētku atlaidēm. Tātad vēlreiz, ko varētu darīt? Atsevišķas akcijas konkrētās nozarēs varētu ciest no ilgākām, augstākām likmēm, bet kopumā indeks, S&P un Nasdaq ilgtermiņā tie aug, un tuvākajās dienās, varbūt pat sākot no šodienas, domāju, ir normāli iepirkt indeksus.